Cilvēka ķermenī ir orgāns, kas tiek izveidots tikai īpašos gadījumos. Turklāt tam ir derīguma termiņš, kam beidzoties orgāns tiek iznīcināts. Ir viens mirklis, kad saplūst divas šūnas. Viena no sievietes, otra no vīrieša un veidojas jauna, unikāla šūna, kas uzsāk savu dalīšanās, pavairošanās, augšanas un attīstības procesu, lai kļūtu par cilvēku. No šīm šūnām sāk veidoties ne tikai embrijs, bet arī pavisam jauns, sievietes ķermenī vēl nebijis orgāns – placenta. Placentai ir divas daļas – augļa daļa un mātes daļa. Augļa daļa izveidojas no paša augļa šūnām, savukārt mātes daļu izveido dzemde. Šāds sadalījums nodrošina to, ka auglim ir sava asinsrite, kas nav tiešā veidā saistīta ar mātes asinsriti. Placentas mātes daļā ir tādi kā asins krāteri, kuros plūst mātes asinis. Placenta šīs asinis izfiltrē un caur filtru laiž tikai tādas daļiņas, kas ir mazākas par asins ķermenīšiem. Piemēram, skābekļa molekulas vai ar barību uzņemtās mikrodaļiņas. Tas izskaidro, kāpēc bērnam var būt citādāka asins grupa nekā mātei. Šis ir placentas asinsvadu atlējums. Tajā var redzēt, cik daudz asinsvadu ir placentā, lai nodrošinātu augli ar visām nepieciešamajām barības vielām un skābekli. Pēdējos gados daļa sieviešu ir pēc dzemdībām iecienījušas placentu apēst, piedēvējot tai īpašas spējas mazināt pēcdzemdību depresiju, stiprināt saikni ar bērnu. Taču labums no placentas apēšanas nav pierādīts, un atsevišķos gadījumos tā var būt pat kaitīga. Atgādinu, ka katru orgānu vislabāk lietot ir tam, kam tas ir paredzēts.